Ābele jau noziedējusi. Īrisi zied. Un, protams, lielās pojenes. Ir vēl no Martiņas laika. Šeit atradās kādreiz soliņš, ieskauts no ziediem. Te bija tāds soliņš, kur atpūtās Martiņa. Zilākalna Martiņa, kur no Zilākalna bija pārcēlusies uz Raunu, Raunas ciemu Renslavām. Tur bija tāds patīkams aizbēnis. Un tur tālāk bites bija dārzā. Un kaut daļa no bitēm tālāk lejā, lielās pļava. Bišu mājiņa. Un šī gan sirds mājiņa tika vēlāk uzbūvēta. Renslava māja. Šajā mājas pusē, būtībā ne jau šī mājas pusē, šī mājā dzīvoja un darbojās Zilākalna Martiņa, tad, kad viņa atnāca uz Raunu no sākuma. No sākuma viņa bija Raunas pagasta Renslavās vai Raunas ciema Renslavās. Pēc tam viņa pārcēlās uz Rožu gravām vai Rožlejām, kā jau to māju sauc. Bet tie ir citi stāsti, tā kā es jums iesaku izlasīt manu grāmatu, manu brīnumainā dzīves stāsta grāmatas, 1. un 2. daļu, protams, arī 3. un 4. 1. daļa svētība, 2. ceļā, 3. baltais aplis, un 4. ir viņa sauc noslēpumu vai nomiet vienmēr paspējusi. Māja atrodas senā svētvietā uz vienu no Raunas senajiem svētkalniem. Lejā līčupīte, taciņa, pa kuru, jau taciņas nav, bet šeit bija taciņa, pa kuru Martiņa arī devās uz līdz līčupītei aizgāja, tā kad jau varēja. Koki izauguši lieli, un, protams, neaizmirst līdzes. Laiks rit, laika nav. Un tāpat laikā viņš ir. Kas ir laika jēdziens? Tas ir mirklis. Izbaudām šo mirkli. Esam šeit, tagad, ļaujamies sajūtām, jo šis ir mans, šis ir tavs. Šis ir mūsu kopīgais mirklis. Kā koki savijušies, kļavas savijušās viena ar otru kopā. Viņas nav speciāli liektas, viņas tādas ir. Un tas jau vien norāda uz ļoti spēcīgu enerģētisku tādu starojumu vietu. No viena cēluma. Cik te ir koki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koki.
Un tas ir maģiskais skaitlis, septītnieks. Tā kā Martiņa pārcēlās no Zilākām, viņa vispirms paskatījās uz māju, uz kur viņa pārcelsies, un viņa teica, ka šī ir viņas vieta, šī ir viņas māja. Nu tā. Tas bija no paša sākuma. Šeit augšā ir logi. Tur bija viņas svētnīcas logi, tur bija lielā svētā vakarēdiena glezna. Tur taisa tā loga tālāk, tā bija tā zāle. Un šajā mājā notika arī nelieli dievkalpojumi. Kad atbrauc mācītājs Jānis Ozols no Dikļiem. Tā Martiņa bija ļoti, ļoti ticīga. Tagad jau tāpat grāmatās ir jau kaut kas, kāds ir rakstījis, kad viņa nav bijis ticīga, un tā es vakar runāju arī kādu prāvestu, un ar vienu ļoti spēcīgu, kādu spēcīgas draudzes prāvestu, un viņš teica, ka visādas runas iet mācītāju vidū, un viņš teica, ka viņš zinot, kad es esot dzīvojis kopā ar Martiņu, Zilākalnu Martiņu, un viņš man jautāja, lai es pastāstu. Viņš teica, ka viņš grib dzirdēt no pirmavota. Es pie viņa biju aizdevies pilnīgi citā jautājumā par miera tēmām, jo man ir ļoti svarīgs miers Eiropā. Un tad es viņam stāstīju. Par to, ka Martiņa, sākot dziedināt, viņa vispirms noskaitīja ticības himnu, piecēlusies kājās. Es gan neatceros vai 1 vai 3 reizes, tad tēva reizi, arī neatceros 1 vai 3 reizes. Un tad, nosēdusies pie galda, viņa iegrima lūkšanā. Klusi pie sevis. Bet nedod Dievs, ja kāds cilvēks, kas sēdēja tur pie galda, tā skaļākā balsī teica, tak tā vecene guļ, jāceļ viņa augšā. Martiņa atvēra acis, norādīja uz to, kas to bija teicis, un teica tikai vienu zilbi ārā. Tas cilvēks vairs nevarēja tikt nekādā veidā pie Martiņas. Martiņa iegrima transā. Viņa ļoti ticēja Jēzum Kristum. Viņa ticēja un uzticējās. Un ir 2 lietas. Ir ticība un ir uzticēšanās. Šodien man bija tāds pārunas no rīta mājas apstākļos, un man tika jautāts, kas ir ticība un kas ir uzticēšanās. Es teicu, ticība, tad, ja mēs kaut kam noteiktam ticam, bet uzticēšanās ir tad, ja es atdodu sevi pilnībā. Šeit, kā Martiņa teica, šajā brīdī tevi var ņemt, Dievs var ņemt tevi, un viņš var arī tevi dziedināt. Tā tas ir, jā. Uzticēšanās, tam ir liela nozīme. Ir ticība un uzticēšanās. Un tad ir jājautā. Par to miera tēmu mēs runājām. Un viņš teica, viņš teica, ka ir ļoti daudz kristiešu pasaulē. Bet tu īstie kristieši, kas tiešām lūdz Dievu par mieru, tie nav daudz. Jā, ir ļoti daudz, kas uzskata sev par kristiešiem, kas, kad viņš tur skaita lūkšanas pēc grāmatas vai kā citādi, bet viņa ticība ir tāda viegla. Tā, ka viņam nav, ka viņš vairāk kā saka, viņš jau ir savu iegūs, vai viņš pievēršās mājas lietām vai saimniecības lietām, viņš vairs neiedziļinājas tajā lietā, kas viņam ir tik svarīga, un tad arī nav tā Dieva palīdzība. Es ticu Dievam.
Es ticu šim neredzamajam, lielajam spēkam un arī uzticos viņam. Bet redz, lai tiktu veseli, ir jāuzticās. Mans Dievs, lai notiek tavs prāts. Viss slimības jau ir dotas, lai mūs pārbaudītu, cik mēs esam pateicīgi, cik mēs spējam sev atdot, un vai spējam sev atdot, bez pieķeršanās mantai, īpašumiem, ķermenim, cik dziļi mēs esam šajā uzticēšanās momentam, jo ļoti svarīgi tagad, lai Eiropā iestātos miers. Nu redz tā, kaut kur dimdim, negaiss, uz Valmieras pusi gāž pēc suņa, šeit ir miers. Martiņa kādreiz teica, ka Jēzus viņai ir parādījies un ir teicis šādus vārdus. Druvas ir ienākušās, bet tie pļāvēji gan ir maz. To pļāvēji gan ir maz. Tas nenozīmē pļaut zāli vai druvu, tas nozīmē iet ar uzticēšanos. Dzīvot ar uzticēšanos. Un ne tik daudz runāt un pļāpāt, bet vienkārši uzticēties. Dzīvot ar prieka, laimes, apmierinātības un pateicības sajūtām par to, ka mēs esam, par to, ka mums ir dot šī brīnišķīgā zeme. Jo zeme ir dzīva, viss ir dzīvs. Mēs dzīvojam ārkārtīgi fantastiskā pasaulē, kas mums ir dāvināta. Lai šo pasauli mēs uzlabotu vēl vairāk un vairāk, lai mēs attīrītu, lai mēs vienkārši priecātos par šo brīnišķīgo planētu, uz kuras mēs patreiz dzīvojam, un lai mēs cienītu, lai mēs iemācītos cienīt vidi, kurā mēs atrodamies, un uzturētu to tīru gan prātā, gan fiziski, gan garā. Nākamā tikšanos uz veiksmēm!